Nu ko, šis ir pēdējais video sērijā par high ticket pārdošanu, un šodien es atbildēšu uz galveno jautājumu, vai tu to reāli vari. Un es tev uzreiz pateikšu, ka šeit neviens neprasīs diplomus, certifikātus vai 10 gadu pieredzi ar pārdošanas raksturu, tā kā tas ir filmās Wolf of Wall Street. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Bet es tev arī godīgi pateikšu, ko prasa, jo tas īsti nav nekas tāds, ko man vajadzētu slēpt. Un video beigās es tev parādīšu, kāpēc šīm prasmēm reāli nav scenārijs, kurā tu varētu zaudēt. Un ja tu pat nekad neaizies līdz tā kā high ticket pārdevēja statusam, ir vēl 2 ceļi, kas reāli tevi virzīs un vedīs uz augšu. Ķeramies klāt. Nu lūk, high ticket pārdošanu. Un reālais ceļš. Respektīvi, kāda ir ilūzija, ko es arī dzirdu no ļoti daudziem cilvēkiem. Ja? Cilvēkiem liekas, ka ja viņi māca smuki runāt, ja, tā kā un tur, es nezinu, vienkārši kaut ko tur stāstīt, ja, un viņiem tas padodās, ka viņi reāli varēs tā kā pārdot. Ja? Un bieži vien ir tā, ka jūs tā domas par to, ka tu vienkārši māki gudri runāt, viņas tev vēl vairāk tā kā traucē pārdot. Reāli, kas ir nepieciešams, lai tu varētu strādāt un būt arī veiksmīgs. Ja? Pamēģināt jau tu iespējams arī vari. Ja? Ir spēja pārzināt metodoloģiju. Ja? Un kāpēc jāpārzina ir metodoloģija? Jo viņi ir balstīta uz kaut kādiem pamatiem, ar kuras palīdzību tu vari atkārtot iepriekšējo rezultātu. Un tur arī ir psiholoģiskais backgrounds, kāpēc reāli viņa strādā. Ja? Tad kā izskatās tur vienkāršos soļos? Ja? Tu vienojies ar klienti par sarunas mērķi un gaitu, kā tas viss notiks. Tu velti ļoti daudz laika priekš tam, lai izzinātu klienta problēmu, vēlmi, kā viņš to ir uztvēris, kas ir noticis, lai veidot saikni, saprast, ko viņš ir skatījies, kā viņš gribētu un tā tālāk. Tā 80% saruna ir tā kā pirms tu prezentē. Ja? Un faktiski tava prezentācija ir tikai pēdējie noslēguma soļi, lai tu reāli cilvēkam parādītu, kā viņi potenciāli var atrisināt tā kā savas problēmas. Un tas ir mugurkauls. Un ja tu nepārzini metodoloģiju, tad visticamākais pat, ja tu tiksi kaut kādā high ticket pārdošanas darbā, tu iespējams tev vienkārši tur neizdosies un tu diezgan ātri izlidosi ārā un pats būsi vīlies sevi. Ja? Kā tad izskatās? Kas ir tā meistarība, ja? Par kuru ļoti maz cilvēku runā? Ir apzināties un sākotnēji saprast to, ka ļoti daudz, kas notiek manā pārdošanas sarunā, ir tāpēc, ka es esmu radījis to. Tas ir dēļ jautājumiem, kurus esmu uzdevis, dēļ tonalitātes, kuru es esmu lietojis. Tas ir dēļ tās vides, ko es esmu radījis tā kā sarunā. Es nesaku, ka tas ir viss. Ja? Arī otrs cilvēks to ietekmē. Bet tas ir pirmais solis. Saprast to, kad tas nav vienkārši pārdošana nav laimes spēle. Nākamais meistarības solis ir tas, ko dara ļoti labi pārdevēji. Viņi nodarbojas ar pašu analīzi. Un tagad es tev uzdošu vienu jautājumu. Cik daudz sarunas reāli tu savas pārdošanas sarunas esi noklausījies vispār savā dzīvē vai klausies visu laiku? Šodien noklausījies, vakar, pagājušā nedēļa. Un ja tu to nedari, tad visticamākais tu pat esi vēl pirms šīs apzināšanās līmeņa. Un ja tu nemāki self-correctot, saprast, uzlabot to, ko tu dari, pēc tam, kad tu jau esi nolažojis savā sarunā, tad tu jau esi vairākus soļus pirms tiem top cilvēkiem, kas arī pelna šos atalgojumus. Un tad trešais, tas krūtais līmenis ir tad, kad tu spēj reālajā laikā mainīties un būt elastīgs. Ja? Labot savas kļūdas sarunas laikā, redzēt to, kad, man kaut kas neiznāca sarunas laikā, un es esmu pietiekami elastīgs, lai zinātu metodes, kā sevi labot sarunas laikā, vai lai saglābtu šo sarunu. Ja? Nākamais solis, tad kas vispār ir tās industrijas, kur vajadzīgi šādi pārdevēji? Kas ir tie uzņēmumi, kas maksā šādus, kas ņem no klientiem tādas naudas? Kuri tie klienti, kas ir gatavi to maksāt? Ja? Tad primārā industrija un viena no tādām ir online izglītība. Ja? Cilvēki maksā par rezultātu un struktūru, nevis tikai par bezmaksas informāciju internetā. Un šeit ir vesels saraksts ar lietām, ko tu potenciāli vari pārdot. Fitnesa treniņi, miega konsultācijas, uzlabot savu miegu,
tiec ārā no depresijas, dažādi veselības labojumi un sindromi. AI mūsdienās ir populāri, viss, ko tu vari iedomāties. Es tev varu pateikt tā, ka jebkurai problēmai, kura ir mūsdienās pastāv, viņai visticamākais ir kaut kāds online coachings jau izveidots. Ja? Parasti darījumi ir augstas vērtības, sākot no 3000 līdz pat 50 un 100 000. Ja mēs skatāmies tādā biznesa segmentā, tad tās ir aģentūras un pakalpojumi, kas tiek pārdoti. Ja? Ko pārdotā aģentūras? Automatizācijas, IT servisus, AI integrēšanu, dažādus platformas, dažādas integrācijas apmācības rīkos, tur tā kā CRM sistēmas, tulkotāji, roboti, asistenti, you name it. Tā kā ļoti daudz dažādas mārketings klientu piesaiste, maksas reklāmas, organiskās reklāmas, TikToks, Facebooks, Instagrams, visiem šīm ir atsevišķi produkti un arī kopēji produkti. Un respektīvi, tipiskā cena šiem pakalpojumiem, online kursiem, no 3 līdz 25 000, starp citu, arī mastermindi, tā kā uzņēmējiem, kur cilvēki ir gatavi maksāt 100 000, lai būtu ar citiem miljonāriem, miljardieriem kopā, un tu vari pārdot šos pakalpojumus. Coachings, kas maksā no 5 līdz 10 000, un šie aģentūras pakalpojumi, kas ir arī Latvijas tirgu, ir mums ļoti daudz aģentūras, kas prasa no saviem klientiem 1000 mēnesī līdz pat 10 000 par reklāmu, identitātes izveidēm un tā tālāk. Ja? Un kāpēc reāli tev kā latvietim ir šī iespēja? Pirmkārt, tāpēc, kad šī industrija dominē, bet mūsu tirgu tā kā ļoti maz cilvēku par šo zina. Ja? Kas ir svarīgākais, ko vispār novērtē citi uzņēmumi, pieņemsim štatos? To mūsu darba ētiku. Tu visticamākais ar savām rukāšanas spējām un to, kā tu mauc un ieguldies savā darbā, par to tu varētu saņemt 10 reizes vairāk, darot pareizo darbu ar pareizajām spējām ārzemēs. Un viņi tur novērtē šo rukāšanu, jo ļoti daudz slinku cilvēku, wealthy valstīs, tā kā, kur cilvēkiem ir pārticība, un viņi ir diezgan slinki. Maz dara, slinko, un tev šeit jau ir pirmais tā kā. Un tāpēc arī novērtē mūsu. Ja? Un attālinātais darbs ir ok, ja tu māki pārdot, kā uzņēmumi ir vienalga, kur tu atrodies, viņi grib, lai tu palīdzi viņiem nest naudu, un tu arī vari sev atņest naudu. Un tagad pats svarīgākais jautājums. Ja tu reāli apgūsti šīs zināšanas un prasmes, tev ir 3 ceļi uz izaugsmi. Pirmais ceļš, ja tu jau reāli strādā tā kā pārdošanā, tu vienkārši sāc pārdot labāk, tāpēc, ka tu pārdosi visticamākais labāk nekā 90% tavi kolēģi, vai pat es teiktu, nebaidīšos teikt 99%, un tu vienkārši pelnīsi vairāk, ja tu tagad esi pārdošanā. Ja tu nestrādā pārdošanā, tad pateicoties tam, kā tu vadīji tā kā darījuma sarunu, tu varēsi iekļūt vai nu savā sapņu uzņēmumā, tur strādāt par pārdevēju vai iegūt tā kā savu darbu. Un trešais zelta biļete ir darbs globālā brīvā tirgu, high-ticket industrijā, tā kā, un spēja strādāt no jebkurienes. Ja? Un, respektīvi, kas tad mums ir plusi un mīnusi? Ja? Sliktākais, kas var notikt, tu kļūsi labāks pārdevējs, vai arī ar šīm spējām varēsi sākt savu biznesu. Ja? Labākais, kas var notikt, tu iegūsi spējas, ar kuru palīdzību tu varēsi strādāt ārzemēs, jebkurā vietā pasaulē, un visticamākais 95% pasaules uzņēmumu, kas nodarbojas ar pārdošanu, un jautājums, vai tu vienkārši runā viņu valodā, vai viņi pārdod tajā valodā, kurā māki runāt reāli tu. 3 ceļi. Tu kļūsti labāks, tur, kur strādā tu, vai arī demonstrē prasmes, ar kuru palīdzību tu vari iekļūt, jebkurā uzņēmumā, kur tu gribi strādāt. Vai arī high ticket pārdošanā visā pasaulē. Un visi 3 sākas vienā konkrētā punktā. Un šis punkts ir metodoloģija un pārdošanas zināšanas. Un tieši to es mācu. Es 15 gadus esmu pārdošanā, un es esmu trenējis tūkstošiem cilvēkus. Un tagad es to daru latviešu valodā,
tepat mūsu cilvēkiem un arī angļu valodā tiem, kas grib trenēties un pārdot ārzemēs. Un ja pēc šiem 3 video tu jūti, ka šis varētu būt tavs ceļš, tad ej uz manu mājaslapu. Te aprakstā būs tā kā saite uz viņu, kas ir vehes.com, ja, un piesakies uz sarunu ar mani. Bez maksas, bez saistībām. Mēs ar tevi aprunāsimies, kur tu esi tagad, un es tev godīgi izstāstīšu, vai un kā es tev varu palīdzēt. Un ja tu noskatījies tā kā šo video līdz šai vietai, tad zini, tu jau zināsi reāli, kā saruna izskatīsies. Es tev uzdošu jautājumus, es klausīšos, un ja es redzēšu, ka tas tev neder, es tev godīgi tā arī pateikšu. Kā ārsts, nevis kā tirgus pārdevējs. Un tiekamies nākamajā video. Tiekamies vai nu zvanā, vai arī manā nākamajā video pēc nedēļas. Čau!